bez kompромизācijām mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Neviena citu, bet tavu. Jautājums ir lūk šāds. Saprotiet, Gero Productions. Jā, nekas nemainījās. Nekas. Tātad, bez problemācijām un kompромizācijām. Kā aizmirst pilnīgi aizmirst bijušo? Tā tur ir rakstīts, es nemeloju. Jau sen tikts un saprasts tik tālu, ka nekas nekad nebūs vairs. Nevaram pat būt draugi un arī negribas vairs par tādiem būt. Bet dažreiz uznāk tās skumjās domas, saprotat, bet tiešām skumjas, bet čaļi tak neraud. Kā tikt pāri? Jautā Oļģerts B, 20 gadi. PS, tā bija mana pirmā īstā meitene, bijām kopā vairākus gadus. PS2 ir jaunas attiecības ar citu, viss ideāli abiem, tiešām, bet tās domas vienkārši čakarē garīgo dažreiz un rada problemācijas smadziņu darbībā. Tātad, kāds sakars? Ja tu raksti, ka tev ir ar jauno meiteni, viss kārtībā, viss ideāli, ko tu peries? Tieši tā. Kas tev trūkst? Tev bijusi sūkāja labāk vai ko, es nesaprotu, bet tu raksti, ka tev viss ir ideāli. Ko tu te čakarējies? Tieši tā. Ja tev tiešām ir iekšā kaut kas saka, ka vajag vēl izrunāties... Tur policijas stāv. Kāpēc? Sūdzēt tiesā jau nevar. Jā! Ja tu tiešām jūti, ka kaut kas vēl emocionāli tur ir, tad tev ir jāizdara sekojošais, lai arī cik grūti tas ir, tev vajag izrunāties ar savu bijušo. Un tiklīdz, ko viņa pateiks, ka viņa neko nejūt pret tevi, tad tu sapratīsi, labi, ko es domāju, man tomēr viņa vairs nepatīk, viss ir. Un tu aizies prom, tā būs. Jo viņa tev reāli pateiks pat, ka viņa tev besi, ka tu viņai besi. Bet, ja viņa pateiks, ka viņa kaut ko jūt, tad ir mēsla vecīt. Beidz traucēt production! Jā, ak nē, viņi uzdirsīs. Ej, tu galīgi. Lūdzu, nekakājiet. Runājot par šo sievieti, kā tu vēl pie velna var viņu aizmirst? Tas ir elementāri. Saproti, lai arī kas tu esi, kristietis, baptists, ateists, pareizticīgais, nezinu, musulmanis, vienalga. Ir Dievs, visiem ir viens Dievs. Ej mājās, kad tu ej gulēt, izdari šādi. Traucē production. Ak, nē. Izdari šādi. Lūdzu, Dievs, ļauj man aizmirst šo bābu. Un viss. Un tā tu darīsi, 30 dienas pēc kārtas, un tu redzēsi, ka tas nostrādās. Bet zini, kas ir galvenais? Šis bija joks, protams. Bet tagad, ja par nopietnām lietām runāt, tad kā tu vari viņu aizmirst, ir sāc pievērsties kaut kādiem hobijiem. Vai ne? Jā. Sāc kaut ko darīt, vai vairāk sportot, vai nezinu... Ravēt sāc mūsdienās. Ravēt, audzē puķes, gatavot sāc vairāk. Kaut kam pievērsies no sirds. Paspēlē datoru. Jā, datoru spēlē, un tev aizmirsīsies šī sliktā sieviete. Lūk. Un kas vēl ir labs, tā teikt, variants, ko tu vari darīt? Sāc viņu ienīst. Iedomājies kaut ko tādu, ko viņa sliktu ir tev teikusi vai izdarījusi. Un tad tu atcerēsies un tu sapratīsi, kā man paveicies. Atceries, kā viņa izskatījās, kad viņa pamodās no rīta ar šitāk. To nevar aizmirst. Nevar. Atceries, kā viņa smirdēja elpu no rītiem. Oi, kā viņa bezdēja. Atceries, kā viņa izskatījās, kad viņai ūsas uzauga. Jā, kā viņa uz podas sēdēja. Visu negatīvo. Uz podas sēdēt jau nav tik negatīva, bet, visu negatīvo. Nē, kad tu sēdi uz podu un viņi izbezdās ritīgi pa visu. Tas ir traģiski. Un tad, tas reverb no poda.
Tas kā nokrit kalnu. Nemaz nesaka, ka tā nav bijis, nu, ev. Ja tā nav bijis, tad tev tās nebija nekādas Tās nebija attiecības, vecīt. Bet lūk. Ņem vērā, kas tev tika teikts, jo, ja neņemsi, tad tu cīnīsies ar šīm sāpēm visu atlikušo dzīvi. Raudāsi visu mūžu, un Sātans tev dedzinās dušu.